es taisīšu cepumus, kurus, ja atgriež, tad tur iekšā ir varavīksnes sirds. Un kāda iespēja, ka es to uztaisīšu, kāda iespēja. Bet, at least I can try. Lego! Nav pagājuši 2 minūtes, un es jau receptu aizmirsu. Un pirmā lieta, ko tur vajag, ir sviests. Un tā ir arī pirmā lieta, ko es neesmu nopirkusi. Lieta brauc uz veikalu ātri! Nesam atpakaļ, un mums beidzot ir sviests, un mēs nopirkām profesionālu sviestu kūkām. Profesionāli. Un man nav jāsmas, kā viņš atšķirs no parastā sviesta, bet Līna teica, ka viņš ir labs. Un viņš ir lētāks. Tātad pirmā sastāvdaļā ir 1/4 glāzes sviesta, un jautājums kāda, jo man ir vairāki izmēra glāzes. Būs jātaisa daudz cepumu, tāpēc es izvēlos vidējo, jo viņa ir viskaistākā glāze. Taisam vaļā mūsu speciālo sviestu. Aizraujoši. Pusi ir apmēram šitik, tā kā man nevajag baigi daudz sviestu. Un, jā, griežam. Pieņemsim, ka šitā ir 1/4, jo labi. Ko? Kāpēc tev vajadzēja glāzi? Jo es izmērīju, šitā bija puse un šitā bija 1/4, tad man apmēram šitas ir apmēram 1/4. Jo, Inga, es esmu gudra, okay? You're very good at this. Keep on going. Team Laura, you can do it. Nopietni. Jā. Viņš smir pēc sviesta. Mums vajag arī pūdercukuru, es ceru, ka mums tas ir. Pūdercukurs! Es nezinu, vai mums pietiks, ja nepietiks, tad es nepirkšu jaunu, jo ar maniem 5 centiem šaubos, vai man pietiks. Inga beidz darīt skaņas. Tev viss ir garā! Laura, tev viss ir pūdercukurā. Zini kā? Jā, es man ir ideja spēlēm. Aizveraties! Nē, pagaid. Uziem augšā un spēlēm spēli, bet cik minūtēm Laura sāks kliegt. Laura, tu esi pārliecināta, ka tev vajag glāzi? Jā. Bija teikts 1 un 1/4, bet mums nav gana daudz, tāpēc vienkārši jau šit. Kāpēc tu no sākuma liki glāzē? Un man kinda būtu arī kaut kā šitas viss jādabūt tur. Laura, tur esi pārliecināta, ka sviestu nevajadzēja no sākuma izkausēt. Nē, nebija rakstīts, ko ir izkausēt. Tu nebija teikts izkausēt. Tu mēģini teikt, viņu sabaist. Jā, viņš kinda bija jāizkausē. Man kinda būtu jādabūt sviestu caurā, viņš jāizkausē. Technical difficulties. Tev jāsamais, lai savādāk sviests nebūs vienmērīgs. Tur bildē nebija pārāk daudz izklausēts, man liekas, izklausēja pārāk daudz, bet whatever, ko es. Tā kā viņu vajadzēja samaisīt pirms ielikt bļodēs, viņa samaisīs šeit ar kaut ko citu, nevis šito. Kāpēc man sajūt, ka vajadzēja vairāk sviestu? Nogriez vienu šķēlu, tā kā siera šķēlu. Šitā 1/4. Vajadzēja 3/4, nevis 1/4, okei. Man liekas, man jātaisa cooking tutorials. Tu jau to dari. Jā, kind. Sviestu karsts! Nē. Well, this looks gross. Tagad vajag samaisīt ar to blender lietiņu. Kur mums ir blender lietiņa? Inga, kur mums ir blender lietiņa? Ok, ar dakšu. Liekam pūdercukuru un sviestu kopā. Man liekas, sviests vispār nebija jākausē, jo viņai nebija izkausēts, bet vatēs. Tikko teicu, ka bija. Es nezinu! Kā lai es zinu, kā izkausēts sviests izskatās? Vai jūs jau neesat izsalkuši? Tad mums vajag mazliet sāli. Inga, kur mums ir sāls? Tas ir sāls, man liekas. Tas ir sāls. Pagājuši. Pieņemsim. Un tad man vajag vanīļu, kuras man nav, tāpēc izmantošu vanīļas cukuru, jo viņš ir sasvērts. Viņš izstās īpaši. Cik daudz jāliek? Es tak nezinu, es improvizēju. Oh, shit! Shit!
shit. Man liekas, tagad ir jāliek leduskapī, jo citādāk šito kaut kā es nevarēšu sarullēt. 3 olu dzeltenu. Starp citu, es kopš pēdējā es māku normāli atsist olu, bet es nekad neesmu... Atsist? Ko atsist? Jā, atsist. Bet es nekad neesmu dalījusi olas tā kā pa sugām. Nē, pa dzeltenu un baltu. Tas man tiek grūtas. Es gribu redzēt, kā tu to izgrūdīsi. This is important moment for humanity. Šitas nazis nestrādā, viņš ir biku citu īsu. Ok. Dzeltenu, baltus būs šeit, un kaut kā man jādabūt dzeltenums tikai šajā. Netec ārā, pamēģini vēl iztecēt. Nopietni. Tu nevarēji vienkārši iekšas, vai ne? Es saku kuņķiem. Paldies, padarīji man izsāli. Nē. Damn, es esmu lepna ar sevi. Vai šis nav vienkārši skaisti? Viņš paliek normāls. Viņš nav tik šitas vairāk, I feel proud. Un tagad jāpieliek, kāpēc man sajūt, ka viņas visas neieejas pilnībā? Šī Lāras ģeniālā virtuve ir sponsorēta no roku dvieļiem. Cool. Tad vēl vajag 2,5 glāzes kūku miltu, man ir parastais milts, jo man nav daudz. Man kaida mazliet līdz garām. Ok. Kāpēc man ir aiznāk, ka šeit ir biku citu daudz miltu? Nav gan. Ok. Un ceram, ka tur vēl kaut kas jāliek klāt. Kas tagad jādara? Man nav ne jausmas, kā šitas strādās, bet nu, ok. Vai tu esi pārliecināta? Jā, tā viņa darīja. Man jau bija vēl uzcukurs. Šis viss smird pēc ūdencukru. Es legit šeit cenšos, es nesaprotu, kas notiek. Kāpēc man ir aizdoma, ka man šitas nesanāks tā, kā es plānoju? Viss kārtībā! Tagad man ir jāsadaļa 1/3 un 1/3 man jāatstāj tāda, kāda viņa ir. 1/3 ir apmēram šitik, cerams. Kā viņu atdalīt? Man nav gan daudz vietas šķietē, lai viņu atdalītu normāli. Ok. Un tad man viss atlikušais jāatdala 6 daļās. Ok. Man pēdējā daļa kaut kā nesanāca vienīgi ar pārējām, tāpēc, jā, es improvizēju. Un katram ir jāpieliek citādākas ēdiena krāsvielas, bet man ir tikai 3, tāpēc man katra krāsviela būs 2 reizes. Un... Tu var samaisīt krāsvielas? Nē, pārāk daudz dārgi. Un labi, ka Līna man pateica, ka šitiem jāizdod caurums, jo es nepārspēlēju iepriekš 15 minūtes, vienkārši sēdēju un domāju, nu vat, kas tas ir. Ja problēma tāda ar ko? Līna ar ko? Padartu. Es esmu Līna un es zinu, ar ko es tur tēdienas vēl krāsvērāt. Tagad es pusstundu izrulēju visus šitos te. Nepārspēlēt, es aizņēmu vairāk nekā pusstundu, jo es dabūju ļoti sliktu ēdienu krāsvēlu. Tagad man ir jāpaņem katra krāsa, jāieliek folijām starp 2 buklotiem un jāizrulē. Ok. Iega, kur stāv ruļļi? Mēs neatradām rulli, tāpēc es rulēšu ar foliju. Man kaut kā nesanāk tā, kā es biju plānojis. Jums varēšu kā sēst? Sure. Lūdzu, ēd zaļu zilu mīklu, viņi neizstās vecu, nē. Good point. Es tikko izjaucu perfekti labu 4 stūrīti, un man nav gan daudz mīklas, lai viņi
uztaisīju 6 šādas plāksnītes, un es tās taisīju atkal apmēram pusstundu, tā kā šiem cepumiem labāk jābūt labiem. Tagad man vajag samaksēt vienu olu baltumu ar vienu karoti ūdens, tad man būs jāliek pāri, bet tā kā man šeit ir iekšā 3, jo Lācīte bija gudra un iepriekš, kad atdalīja olas dabūt dzeltenumus, dabūja arī baltumus, es pielikšu arī 3 karotes. Tagad mums vajag mazu pārtikas otiņu, ar ko var rūpīgi iesēst maliņas. Un kā es tagad došu pārējās virsū? Tagad man būs jātaisa sirsniņas no tiem. Viņa, kura taisa, viņa sāc kaut kāds 12, man sanāks 4. Nu, kāda to ir? Man no sirsniņām sanāca ļoti šķīvs tonis, kurš tulīt, man liekas, apgāzīsies. Bet no atlikuma es arī uztaisīšu sirsniņu cepumus, jo man atlikums ir vairāk nekā pašas sirsniņas. Abas šīs sirsniņas, gan parastās, gan tās, kuras taisu pēc receptes, sanāk vienkārši skumjas. Bet nu jā, tagad man jāņem vaniļa parastā šitā un jāliek apkārt šitam. Man bija doma saukt to par... Man ir žēl, kas šeit notiek. Man ir žēl šito cepumu. Šitas ir basically tas, ko katra Tumblr meitene gribētu. Nopietni, kad es skatījos šo recepti, man viņa nelikās tik grūta. Nē, tā ir mana virtuve, nevis tā, bet tavs kauls. Un šis ir mans skaistais cepums. Man viņš tagad ir tikai vēl jāieliek cepeškrāsnī un jāuzcep, un tad vēl ar sprinkliem, un tad viņš būs gatavs. Un es jau varu pateikt, ka viņš būs vienkārši skaists. Un šāds izskatās lielais cepums, ko es likšu cepeškrāsnī, un šādi izstās vispārējie mazie cepumi, kuras mēs iztaisījām vēl palika, bet viņi izstās īpaši. Viņš pat nebija jāliek šeit cepeškrāsnī. Viņš bija jāieliek tikai leduskapī. Jā. Ko, Laura? Oh my God! Nopietni! Līdz tu nofilmēt. Man liekas, tā meitene. Bet kuru cepumu neliekt cepeškrāsnī? Man liekas, Laura, tev ir kaut kas 100 reizes labāks. Bet tur ir Lauras, bet šis ir tas, kas ir tajā video. Ok, apliekam sprinkles un griežam vaļā. This is kinda depressing. Nē, nu man vismaz sanāk šitie sirsnīgi cepumi, kas totāli nebija tas, ko es gribēju uztaisīt. Bet kinda labi, ka mēs izcepām pat, ja tas nebija receptē, jo fuj, kurš šādi jēla ola, tur bija iekšā jēla ola. Bet nu vismaz šīm skaistumam, kas izstās pēc sabrukuša burrito, mēs tagad uzliksim sprinkles, un sprinkles jebko padara skaistu. Un mēs līdz griezīsim vaļā un paskatīsimies, vai te būs sanākusi sirsnība. Jā. Jūs redzat, šeit ir tā kā vilnītis, un šeit sanāks sirsniņa. Jā, sanāca. Un sanāca sirsniņa, un tas ir pilnīgi viss, ko es biju gaidījusi.